Labdien, dārgie klausītāji! Šodien mēs turpinām mācīties, kā dzirdēt Dieva balsi, un šodien ir 6. stunda. Pagājušā stundā mēs skatījāmies, klausījāmies, kā lūgt, meklēt, klaudzināt, iepazīt, saņemt atziņas, palikt mierā un klusumā, izslēgt savā tūmā visas balss un trokšņas, noskaņoties dzirdēt, un Dievs runā no gara uz garu. Es ceru, ka šī nedēļa, pagājušā nedēļa palika jums tādā praktiskā nozīmē daudz labāka, ka jūs to praktizējāt. Ne tas, ko jūs zinat, mainīs jūsu dzīvi, bet tas, ko jūs darat, to, ko jūs praktizējat, pielietot Dievu vārdu. Dievs vada mūs un saka, ka mums ir jādzird, kas mums ir jādzird un kas mums ir jādara. Un mums ir jābūt spējīgiem atšķirt Dieva vadību no savām vēlmēm un arī cilvēku priekšlikumiem. Vēstule Ebrejiem 4:12 saka, jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā. Līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes un ir doma un sirds prāta tiesnes. Jūs redzat, jau pirmie vārdi nosaka to, ka Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs. Padomājiet, Dieva vārdā ir ielikts Dieva spēks, un tas ir jūsos. Tas jūsos jau ir ielikts, jo Dieva vārds, kas ir Dieva vārds, tas ir Jēzus, viņš jūsos jau ir. Un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu, spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu. Vai jūs esat par to domājuši, ka Dieva gars izšķir visu to, kas labs, kas slikts, kam jūs pievēršat uzmanību, kā viņš jūs vada, un viņš ir tas dalītājs, viņš ir tas noteicējs. Dieva vārds ir noteicējs, kā jūs pieņemat viņu, kā jūs atdalat viņu savā dzīvē un liekat to kā galveno. Tas ir domu un sirds prāta tiesnesis, sirds prāts. Padomājiet, Dievs grib darīt to daudz vairāk nekā jūs, jo viņa gars ir jūsos, un viņš ir ielicis arī vēlēšanos, kas jums ir vislabākā. Galatiešiem 5:22 saka, bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība. Tas nav tas, kas jums ir jālūdz, lai Dievs dod to. Tas ir jūsos jau ieliks, tas ir glābtajā cilvēkā, tas ir Jēzus raksturs. Mīlestība jau ir jūsos, prieks, miers. Daudzi cilvēki lūdz mieru, lai Dievs dod mieru, kad cilvēks nevar palikt mierā. Ja jums atnāks šī vēlēšanās, un Dievs dod šo vēlēšanos, lai mēs šo pantu pieņemam kā savu raksturu. Tas ir Dieva raksturs mūsos, ka mīlestība, prieks, miers, tas viss jau ir mūsos. Vai mēs to praktizējam, vai mēs ieķeramies tajā mierā, ko Dievs mums ir devis. Pacietība mums ir dota. Es atceros, cik es biju kādreiz nepacietīga un kā tas bija manā dzīvē, kā tas izpaudās manā dzīvē. Un tad, kad es šo pantu lasīju, katru dienu es viņu lasīju, un es domāju, kas šodien manī nav, nebija manā dzīvē tā, kā šeit ir rakstīts. Es apzinājos to, ka tas jau manī ir ieliks, ka man nav jālūdz tas prieks vai miers vai mīlestība vai pacietība. Man ir jābūt pacietīgai. Kas ved jūs pie pacietības? Atturība. Atturība. Ko jums nozīmē atturība? Nesteigties, neiesprost visur savus komentārus, nesteigties pateikt visu to, ko jūs domājat, nesasteidzat savu dzīvi, skatāties savu dzīvi, lai jūs nepateikt to nedēļu pagāja, es to pat nemanīju, tad jūs nedzīvojat.
jūs dzīvojat pirmdienā un piekdienā un pa vidu, ko jūs darījāt? Kā jūs saprotat laiku, ko Dievs jums ir devis? Protams, Bībele arī saka, ka dzīve ir kā tvaiks, kas izkūp. Jā, tas ir ātrums, kā dienas mums paiet šajā laikā, bet mēs varam dzīvot, katru dienu izdzīvot, redzēt, kā viss mainās. Šeit uz zemes viss mainās. Mainās sezonas, paskatieties katru dienu uz mākoņiem. Viņi nekad nav vienādi. Mēs sakām mākoņaina diena, bet mākoņi nekad nav vienādi. Neatkārtojas. Un viņi ir tā radīti, kā Dievs viņus ir radījis. Uzticamība. Šeit ir visi tie vārdi, kas mums dzīvē ir vajadzīgi. Paņemat katru vārdu atsevišķi un izdzīvojat to. Un prasat Dievam, ko tas nozīmē. Tā jūs mācīsieties runāties ar Dievu, dzirdēt viņa balsi. Viņš vienmēr runās to, ko saka Bībele. Tā ir tā saskaņa, tie principi, kā Dievs mūs vada, nav savādāk. Jūsu garā ir pilnīgs miers. Un nav svarīgi, kāda vētra ir ārpusē. Jūsu garā ir pilnīgs un pārdabisks miers. Un ja mēs sekojam šim mieram, tas vada mūs katru reizi. Bet vai mēs sekojam, vai mēs skatāmies uz redzamo un esam nemierīgi, un mēs nezinām, ko nesīs nākošā diena, jo nav miera? Nē, mums ir iedots Dieva miers. Dažkārt apkārt ir nepatīkami apstākļi. Cilvēki daudz runā negatīvas lietas, un šo smalko kluso balsi, Dieva balsi, cilvēki nedzird. Un dažreiz tas prasa daudz spēka, lai nogriezt pilnīgi visu, kas notiek apkārtnē, kas ietekmē mūsu mieru un vispār visu sadzīvi. Un tad vajag noskaņoties uz klausīšanos. Un daudz no mums klausās to, kas notiek apkārt. Bailes, šaubas un neticība nāk no pasaules, un tas, ko Dievs cenšas mums pateikt, vienkārši aizbloķējas. Es atceros, kā es sāku mācīties pievērst savās domās, pievērst Dieva vārdam lielāku uzmanību jebkuros apstākļos. Tas ir jāmācās. Nedzirdēt citus trokšņus, neievērot pat to, kas notiek apkārt, un es tagad pēc gadiem varu pateikt, tas ir iespējams. Jūs varat dzirdēt Dieva balsi arī tad, kad apkārt ir troksnis, kad apkārt ir ne tikai mazs troksnis, bet ir cilvēku runas un čalas un bērni raudas un tāds troksnis, kad liekas, kāpēc cilvēki negrib būt cilvēkos? Cilvēki negrib būt biezoknī, cilvēki biezoknī. Daudziem nepatīk pilsētas. Man patīk pilsētas, jo tur ir cilvēki. Cilvēki ir jāglābj. Es viņus mežā nevaru atrast un arī nemeklēšu. Cilvēki ir jāglābj. Un mums ir jāiemācās svētā gara vadība. Es nesaku to, ka visiem jādzīvo pilsētā, bet man patīk tas, ka Dievs vēd mūs cilvēkos, lai mēs redzam to vērtību, ko Dievs ir radījis, kā Dievs ir radījis, un kā cilvēkiem jāzina patiesība. Mēs varam iemācīties dzirdēt no Dieva jebkuros apstākļos. Jēzus to mācīja. Viņš arī atdalīja sevi, lai lūgtu Dievam, un tad viņš atdalījās gāja vai kalnos, vai viņš atdalīja sevi, lai runātu ar Dievu. Bet viņš zināja to, ko Dievs viņam ir teicis, ko Tēvs viņam ir teicis, un tāpat mēs varam dzīvot tādu dzīvi, kad mēs zinām, ka mēs paļaujamies uz viņu. Viņš neteiks neko citu, ko saka Dieva vārds. Mums ir jāzina viņa principi. Mums jāatdala sevi no visiem trokšņiem un vajag atļaut Dievu mieram vadīt jūs. Tad, kad jūs apzināti pieņemat Dieva mieru, jums troksnis vairs netraucē, nekāds troksnis.
Es to esmu piedzīvojis un es to varu apgalvot. Ja Dievs savā vārdā ir rakstījis instrukciju, un viņš devis galveno vārdu, lai mēs to lietotu, tad kāpēc mums liekas, ka viņš dos mums kādu īpašu vārdu, ja mēs jau esam saņēmuši rakstus un tos nepildam? Tāda ir Dieva griba, lai mēs to pildītu. Dievs runā caur savu vārdu. Un mums vispirms ir jāpaklausa uzrakstītām vārdam, un tad mēs varam saņemt vēl citu vārdu virzienam, kur mums jāiet. 2. korintiešiem 6. nodaļa no 14 līdz 18. Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem, jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību, kas ir gaismai kopējs ar tumsību. Kā Kristus savienojams ar Beliāru? Vai ir kāda daļa ticīgam ar neticīgo? Kas kopējs ir Dieva namām ar elkiem, jo jūs esat dzīvā Dieva nams? Kā Dievs ir sacījis, es viņos gribu mājot, un viņu starpā staigāt, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mani ļaudis. Tāpēc aizejiet no viņu vidus un nošķirieties no tiem, saka tas kungs, un neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts, tad es jūs pieņemšu. Tad es būšu jums par tēvu, un jūs būsat man par dēliem un meitām, saka tas kungs, visu valdītājs. Jūs redzat, mēs esam dzīvā Dieva nams. Viņš mājo mūsos. Viņš grib mūsos mājot, jo 16. pants par to runā. Viņš grib mūsu starpā staigāt. Es būšu viņa Dievs, un tie būs mani ļaudis. Pie kā jūs piederat, kā jūs jūtaties, kad jūs sākat domāt, kam jūs piederat? Vai jums šī dzīves vērtība, kāda ir dzīves vērtība? To es esmu sapratusi, ka uz šodien cilvēkiem vispār nav apziņas dzīves vērtībai. Kāda jums ir dzīvības vērtība vai dzīves vērtība? Protams, pēc raksti saka, ka būs viss sliktāk un sliktāk, bet mums ir apsolījumi. Mēs zinām, no kurienes mums nāk spēks dzīvot šajā laikā, un šo laiku mums ir devis Dievs, jo viņš gribēja mūsos mājot. Viņš zināja, kad mēs piedzimsim, kur mēs dzīvosim. Viņš ir mūsu Dievs, un mēs piederam viņam. Mums nav jāiet klosterī, lai atdalītu sevi no citiem, tāpēc, ka mēs dzīvojam pasaulē. Mums nav jāvelk viņu jūgs. Un īpaši, ja izdomājat vēl kāds precēties ar neticīgo, laulība ir visciešākais jūgs no visiem jūgiem, un nav vajadzīgs īpašs vārds no Dieva. Šeit ir skaidri uzrakstīts, tas ir uzrakstīts vārds. Pamatam ir jābūt tādam. Turpat nav jālūdz, pamats ir pateikts vārdā. Un tad, kad jums ir varbūt kristiešu vidū jāizvēlas viens no 3, tad jums ir vajadzīgs īpašs vārds no Dieva. Bet vispirms mums ir jādara tas, ko saka rakstītais vārds. Pirms jūs lūdzat par kādu īpašu gadījumu. Un Dievs mums devis brīvu izvēli. Paskatīsimies tagad apustuļu darbos, kā Pāvils staigāja un kā viņš bija paklausīgs Dievam. Apustuļu darbi, 16. nodaļa, no 4. līdz 15. pantam. Šeit ir diezgan garš stāsts, bet mēs lasīsim un skatīsimies, ko mēs varam mācīties no tā, kā Pāvils dzīvoja. Tātad no 16. nodaļas apustuļu darbi no 4. panta es lasu. Pārstaigādam pilsētas, viņi tiem pavēlēja ievērot noteikumus, ko apustuļi un vecai Jeruzalemē bija devuši. Draudzes tika stiprināts ticībā, un viņu skaits, jo dienas vairojās.
Tātad draudzes vairojās, bet viņiem, ejot caur Frīgiju un Galatiju, Svētais gars aizliedza Dievu vārdu Āzijā runāt. Nonākuši Mizijas apvidū, viņi lūko iet uz Bitiniju, bet Jēzus gars viņiem neļāva. Pagājuši garām Mizijai, viņi nonāca Troādā. Jūs redzat, šajos 3 pantos no 6. līdz 8. ir teikts, Svētais gars aizliedza Dievu vārdu Āzijā runāt. Jūs redzat, kāds jūtīgums Pāvilam bija, ka viņš saprata, ka Svētais gars ir tas, kas aizliedz Dievu vārdu runāt Āzijā. Acīm redzot, tam bija iemesls. Un Jēzus gars viņiem neļāva, 7. pantā ir teikts, vai mēs esam tik jūtīgi, ka mēs atzīstam to, ka mums Svētais gars kaut ko neļauj darīt pareizas lietas. Viņš gāja un sludināja Dievu vārdu, viņš sludināja patiesību, viņš sludināja labo vēsti. Un šo pareizo lietu Jēzus gars viņiem neļāva kādā vietā runāt. No 9. panta lasu tālāk, un Pāvils naktī redzēja parādību. Kāds maķedonietis stāvēja viņu lūgdams un sacīdams, nāc uz Maķedoniju un palīdzi mums. Kad viņš šo parādību bija redzējis, mēs gribējām tūdaļ iet uz Maķedoniju, saprastami, ka Dievs mūs aicina viņiem sludināt evaņģēliju. Nu lūk, Pāvils naktī redz parādību, kad maķedonietis stāv un viņu lūdz, lai viņš nāk uz Maķedoniju. Un, kad viņi gribēja iet uz Maķedoniju, saprastami, ka Dievs viņus aicina sludināt tiem evaņģēliju. Vai mēs esam tik jūtīgi, tik saprotoši, ka mēs varam mainīt virzienu arī tad, kad cilvēki mūs nesaprot? Kāpēc mēs mainam? Mums nevienam tas nav jāskaidro pat. Mēs varam mainīt virzienu, tāpēc, ka tad, kad Pāvils gāja, viņš jau nelūdza Dievam, kur man tagad jāiet, kas man tagad jādara. Viņš vadījās pēc panta iet un dariet par mācekļiem visas tautas. Un viņš gāja, un kartē tas ir redzams, kā viņš vienkārši gāja uz priekšu. Bet tad viņš saprata, ka jāmaina virziens. Tas nozīmē, Svētais gars viņam to pateica. Lasam tālāk. Aizbraukuši no Troādas, mēs devāmies tieši uz Samotrāķiju un 2. dienā uz Neapoli un no turienes uz Filipiem. Tā ir galvenā pilsēta kādā Maķedonijas novadā. Romiešu kolonija. Šī pilsētā mēs palikām dažas dienas. Sabatā mēs izgājām ārpus pilsētas pie upes, kur, kā mēs domājām, būtu lūkšanas vieta, un apsēdušies mēs runājām uz sanākušajām sievām. Klausījās arī kāda dievbijīga sieva vārdā Lidija, purpura pārdevēja Tiatīras pilsētā. Viņai tas kungs atvēra sirdi Pāvila vārdiem. Bet, kad viņa un viņas nams bija kristīti, viņa lūdza sacīdam, ja jums šķiet, ka es ticu tam kungam, tad nāciet manā namā un palieciet tur, un viņa mūs gauži lūdza palikt. Jūs redzat, ka Dievs viņus vadīja īpaši. Viņi gaidīja īpaši vārdu, lai saprastu, kurā virzienā jāiet. Bet Pāvila ceļojumi visi bija pēc rakstītā vārda. Kā es jau teicu, tā kā Marka evaņģēlijā rakstīts 16. nodaļā 15. pants, un viņš tiem sacīja, eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Un es arī tā esmu darījis. Es neesmu lūgus katru vietu, kur man jāiet, un kas man tagad jādara, un vai man tur tiešām jāiet. Bet ir bijuši gadījumi, kad Dievs mainīja manu virzienu. Un tad, kad es jau domāju, ka es iešu vienā virzienā, es sapratu, ka man jāiet pavisam citā virzienā. Bet tas nav saprotams cilvēkiem. Cilvēki kādreiz saka, mainīja domas, jā? Es nemainu domas bieži. Es mainu tad, kad
es esmu pārliecināta, ka Dievs man to ir teicis, un es to eju. Un uzreiz visiem to nepasakot, un daudziem cilvēkiem tas nav saprotams. Un ja mēs paskatīsimies kartē, kā es jau teicu, kā tas bija, tad Pāvils nelūdz Dievam virzienu, viņš tikai gāja uz priekšu tādā secībā, kā tas ir kartē, tālāk un tālāk. Bet viņš bija ļoti jūtīgs, lai klausītos svētā gara balsī, un pat tad, kad viņam bija plāns iet ziemeļu virzienā, viņš klausījās, ko saka svētais gars. Un svētais gars teica šoreiz nē, tev tur nav jāiet. Viņš sāk iet citā virzienā. Viņš negaidīja vārdu no Dieva, viņš vienkārši gāja pa visu pasauli un sludināja. Un beidzot Dievs naktī parādīja viņam sapnī. Kad mēs jau lasījām, kad Pāvils naktī redzēja parādību, ka kāds maķedonietis stāvēja viņu lūgdams un sacīdams, nāc uz Maķedoniju un palīdzi mums. Un tad viņš saprata, ka Dievs viņu aicina viņiem sludināt evaņģēliju. Pāvils bija pietiekoši jūtīgs, lai saprastu, kur viņam jāiet. Viņš negāja tur, kur pats bija nodomājis, bet sekoja svētā gara vadībai. Jums nav jāgaida speciāls vārds, ja Dievs sūta evaņģelizēt pa visu pasauli. Ja Dievs dod īpašu instrukciju, jums nav jāgaida. Tas ir tā īpašā instrukcija ir tā, kā šeit tika teikts, ej un sludini pa visu pasauli. Ir zaļā gaisma ieslēgta un jābūt uzmanīgam un jūtīgam, ja ieslēdz sarkanā gaisma. Daudzi cilvēki tic, ka viņi dara to, ko Dievs viņiem licis darīt, un viss notiek. Bet kādreiz viņas par soli un tad skatās, ja tas ir viegli, tad tas ir Dievs. Un ja ir pretestība, tad tas noteikti nav Dievs. Tas nav tas labākais ceļš atpazīt Dieva ceļus. Pāvils un Sīla bija pārliecināti, ka Dievs viņus sūta uz Maķedoniju, bet tur viņi tika sisti un likti cietumā vistumšākā vietā. Izlasīsim arī šo gadījumu. Apostoļu darbos 16. nodaļā no 22. līdz 26. pantam. Ļaužu pulks sacēlās pret tiem, un pilsētas pārvaldnieki tiem nopliesa drēbes un pavēlēja tos šaust rīkstēm. Pēc daudziem sitieniem viņi tos iemet cietumā un pavēlēja cietumsargam tos stingri apsargāt. Šis dabūjis tādu pavēli, tos iemeta cietuma dziļākajā vietā, un viņu kājas ielika siekstā. Ap pusnakti Pāvils un Sīla lūgdami Dievu dziedāja slavas dziesmas, un ieslodzītie viņos klausījās. Piepešķi notika liela zemestrīce tā, ka cietuma pamats sakustējās, tūdaļ atvērās durvis un visiem nokrita važas. Mums var būt tā, ka tieši tur, kur ir pretestība, tur noteikti ir Dieva griba. Sātans ir pret mums, un mums būs jāiet pret straumi. Tāda ir patiesība. Mums ir jābūt spējīgiem dzirdēt Dieva balsi, un katram no mums Dievs runā caur savu rakstīto vārdu vispirms, un daudzos veidos. Un kādreiz ir vajadzīgs īpašs vārds, bet Dievs mums nedod specifisku vārdu, kamēr mēs neizpildam rakstīto. Ja cilvēks neklausa rakstītam vārdam, tad nav iemesla Dievam teikt mums citu vārdu. Mēs jau esam atbildīgi par to rakstīto vārdu, ko Dievs mums devis, jo vēl papildus vārds dod vēl lielāku atbildību jūsu darbībai. Mums jādara pēc rakstītā vārda un jābūt jūtīgiem arī uz svētā gara vadību. Ja Dievs dod īpašu vārdu īpašai darbībai. Dieva vārds ir pamats, kas dod mums spēju dzirdēt no viņa vienmēr. Viņš tā runā un jūs paklausat. Un lielāko daļu no tā, ko es daru, to virzienu man devis Dievs caur rakstiem, caur viņa vārdu. Un vēl viena svarīga lieta, kas jāievēro. Psalms 78.
41. pants saka: Viņi kārdināja Dieva allaž no jauna un sāpināja Izraēla svēto. Sāpināja. Es paskatījos arī citos tulkojumos šo pantu, un angļu valodā dažādos tulkojumos, un vārds sāpināja nozīmēja viņi Dievu ierobežoja. Tad, kad mēs ierobežojam Dievu, mēs neļaujam viņam darboties mūsu dzīvē, mēs nepieņemam to. Tas izmaina visu dzīvē, ja mēs ievērojam to, ka mēs Dievu neierobežojam. Un atkal Dievs mūs maina caur rakstiem. Tas ir galvenais veids, kā Dievs runā caur Dievu vārdu. Bet vai tas, ko mēs darām, vai tas neierobežo Dievu? Kad mēs kaut kādai daļai mēs paklausam, kaut ko mēs darām, bet kaut ko arī nedaram. Un tad Dievs gaida, kad mēs izdarīsim to, kas ir teikts vārdā. Ne tikai kaut kādas daļas, ne tikai kādas detaļas, bet tieši tā, kā vārds to saka. Un tad paskatīsimies, vai tā nav lepnība. Sāmam pamācības 16:18 saka: Kam jākļūst pazudinātam, tas pa priekš kļūst lepnas un augstprātība nāk priekš bojā ejas. Es skatoties šo pantu domāju, ja es savā lepnībā domādama, Dievs taču ir labs, viņš ir žēlstības Dievs, es taču varu kaut ko arī nedarīt, bet kaut ko es izdarīšu un kaut ko nedarīšu, un taču Dievs man tāpat svētīs. Tā ir lepnība. Tā ir lepnība, jo es kaut kādu daļu es paļaujos tikai uz sevi. Es nepaļaujos uz Dievu pilnībā. Ja Dievs saka to, ko viņš saka, un ja es atdalu kaut ko priekš sevis, ka es to varu nedarīt, tā ir lepnība, tā ir augstprātība. Un tad es klupšu. Sekas tam būs, jo Dieva vārds, kas runā, vienmēr runā patiesību. Kam jākļūst pazudinātam. Es negribu būt pazudināts. Tas pa priekš kļūst lepns, un tāpēc es esmu pieņēmis lēmumu, un es nezinu, cik lielā mērā man tas izdodas. Lepnība, tas man ir vislielākais ienaidnieks. Es par viņu mācu, es par to runāju, es par to domāju, jo mēs no lepnības neatbrīvosimies nekad uz šīs zemes. Ja kāds domā, ka viņš ir atbrīvojies no lepnības, tad tā jau ir lepnība. Mēs uz šīs zemes nebūsim nekad atbrīvot no lepnības, tāpēc, ka mēs esam bijuši šai pasaulē, esam pieņēmuši glābšanu, kad kurš, cik gados, un mēs nepieņēmām tur 10, 20, 50 vai 70 gadus, savas lepnības dēļ mēs nepieņēmām. Un tieši tā lepnība ir tā, kas mūs atdalīja no Dieva. Un lepnība ir arī vēl cilvēkā, kad viņš ir glābts, kad viņam ar to ir jāstrādā, kas ir lepnība, kad mēs skatāmies uz lepnību kā vislielāko ienaidnieku. Un tāpēc, skatoties uz Dievu vadību, uz to, kā Dievs mūs vada, cik svarīgi ir tieši lasīt viņa vārdu un klausīties, ko Dievs saka par to, un neņemt tikai tos, varbūt, komentārus vai runas, ko citi par to stāst, bet Dievs, ko tu man ar šo pantu gribi pateikt? Es to klausos, es to gribu zināt, es gribu būt paklausīgi Tev ar tādu attieksmi. Tā ir tā pazemība, kas mums jāmācās. Un nevienmēr mēs esam pazemīgi, nevienmēr mēs arī saprotam, kas ir pazemība. Un kādreiz ātrumā darbojamies, un kādreiz ātrumā sasteidzam kaut ko, un domājam savas domas, un ne Dieva domas. Un tieši tā iemesla dēļ mēs klūpam, un tieši tā iemesla dēļ mēs esam atkarīgi no Dieva, jo viņš ir lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Un tas mums visiem jāmācās. Bez nosodījuma. Tad, kad jūs sākat mācīties par lepnību, tad, kad jūs par to domājat, Dievs jums rāda, Dievs jūs māca.
bet tad nesākat citus bakstīt ar to, kas ir lepnība. Citi to nesaprot. Man kādreiz gribas pateikt un gribas palabot kādu, jo es zinu, ka tas ir pret Dievu, jebkāda lepnība, pilnīgi jebkāda. Bet cilvēki jau to tā nepieņem. Un cilvēkam ir jāatnāk pie atziņas, pie Dieva iepazīšanas tādā veidā, kad šī lepnība tiek pilnīgi neieredzēta, jo lepnība pieder Sātana dabai. Kāpēc man tas ir vajadzīgs? Man ir jāatbrīvojas no tā, lai Dievs savu dabu ielikdams manī var strādāt ar to. Un kad mēs ieraugam tos darbus, ko Jēzus grib darīt, tāpēc, ka tā ir viņa daba, kas mums ir vajadzīga, tas ir viņa raksturs, tas ir tas, kas man ir jāsaprot, nevis vienkārši es zinu, jā, es esmu, manī ir droši vien lepnība, bet es neko ar to nevaru izdarīt. Nē, es varu, jo Svētais Gars man palīdz to labot, palīdz atzīt, palīdz ieraudzīt. Viņš ir tas, kas mūs vada. Viņš ir tas, kas grib, lai ar mums notiek labas lietas, lai tas pagodina Dievu, lai mēs daram tos labos darbus ar pazemību pret Dievu, nevis ar lepnību, ka mēs to varam izdarīt. Un tas ir jāatzīst, un tās ir sarunas ar Dievu, un tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs attīstītu šīs attiecības ar Dievu, kas paliek arvien labāks un labāks, jo tad mēs saprotam, cik mēs esam atkarīgi no Dieva. Katru dienu, katru mirkli, un katra stunda un katra minūte ir atkarīga no Viņa. Viņš ir mans tēvs, viņš ir manas dzīves kungs. Padomājiet, vai jums tas to nozīmē, ko viņš saka par jums? Kā jūs domājat par sevi? Vai jūs cildinat Dievu par to, ko viņš jūsos ir izdarījis un ko viņš dara, un vai jūs ļaujaties viņam, lai viņš veido jūs? Un par lepnību runājot, šis pāns, kuru mēs lasījām, arī norāda uz to, kas notiek, ja mēs neklausām Dievam un ejam savu ceļu, neievērojot Dievu vārdu. Visu darām ar savu gudrību un neatkarīgi no Dieva. Un tā skrienam sienā, atduramies pret klinti, un tikai pēc tam, kad esam cietuši, prasām no Dieva palīdzību. Mums ir jāatļauj Dievam vadīt mūs. Un runāšana mēlēs ir atslēga, lai dzirdētu no Dieva. Varbūt, ka jums kāds ir teicis, ka runāšana mēlēs ir no Sātana, un viens no iemesliem, kāpēc cilvēki tā māca, ir tas, ka tik daudz kristiešu domā, ka lūkšana mēlēs ir vienu reizi, kad jūs tiekat kristīti, un tad tas liecina, ka esat kristīti. Un daudz nesaprot to praktisko nozīmi, ka lūkšana mēlēs dod ļoti daudz labums. Kas runā mēlēs, tas dzird no Dieva. Un jo jūs vairāk lūksiet, jums Dievs vairāk varēs atklāt savus noslēpumus. Jo Dievs ir tik neizsmeļami, tik liels Dievs, viņam ir tik daudz ko atklāt mums, kad mēs lūdzam mēlēs, viņš atklāja to, ko mēs paši nevaram izdibināt. Mēs nevaram paši atzīt to, ko tikai Dievs var atklāt sevi. Tikai Dievs. Un lūkšana mēlēs ir tik svarīga noturaties tajā. Un nevis 5 minūtes dienā, bet stundu, 2, 3, 4, tik cik varat un ilgstoši. Visu atlikušo dzīvi jūs ieraudzīsiet pavisam citus rezultātus, pavisam citu skatījumu uz visvarano Dievu. 1. Korintiešiem 14 saka, jo kad es mēlēs runādams lūdzu Dievu, tad mans gars gan lūdz, bet mans prāts paliek neauglīgs. Runā gars. Ne prāts, jūs nevarat lūgt ar prātu, tā ir Dieva valoda,
Tā nav mūsu valoda. Dievs, Jēzus gars lūdz par mums. Bet ja prāts ir neauglīgs, par ko jūs domājat tad, kad jūs lūdzat mēlēs? Un vēl, ko es gribētu teikt? Ja kāds no jums klausās un jūs esat kristīti svētajā garā, bet jūs nerunājat mēlēs, jūs varat man zvanīt, jūs varat man prasīt, es jums izskaidrošu un jūs lūksiet mēlēs. Neturiet to noslēpumā, nestāstot varbūt nevienam. Jūs varat piezvanīt man un es jums izstāstīšu, jūs to saņemsiet. Jums ir tikai jāvēlās. Un tā nav problēma. 1. Korintiešiem 2.16 saka, jo kas ir atzīts tā kunga prātu, lai viņām varētu dot padomu, bet mums ir Kristus prāts. Nu lūk, šis Kristus prātā ir visas gudrības, visi tie noslēpumi, kurus mums gribētos zināt, bet mēs nezinām. Bet Dievs mums atklāja. Ja mēs lūdzam mēlēs, Dievs mums atklās. Agrāk vai vēl viņš mums to atklās, bet mums ir jābūt arī pacietīgiem gaidot un būt uzticamiem lūgšanai. Mēs to nesaprotam, kā mēs lūdzam, bet tā ir gara lūgšana, nevis mana prāta lūgšana. Un tas ir tas, ko mēs esam kā dāvanu saņēmuši. Un šī dāvana ir tik liela svētība, ka Sātans to nesaprot. Un man patīk tas, ka viņš nesaprot, ko es lūdzu. Un tas ir tas plus, kuru cilvēki kādreiz nesaprot, kas tā par vērtību. Dievs iedeva mums savu garu, iedeva savu valodu, iedeva savu gudrību. Viņš visu mums ir iedevis. Paklausīsim viņa vārdam. Un tā kā mēs jau lasījām pantus, vēlreiz tos pašus izlasīsim, lai nostiprinās tas. Kolosīšiem 3. nodaļa, 10. pants. Un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Man ir jāapģērb, man ir jāvēlās viss tas, ko Dieva vārds saka. Dievs neuzspiedīs, neko Dievs neuzspiež, lai kā mums arī gribētos. Nu, labāk laikam būtu, ja viņš piespiest man paņemt to, ko viņš dod, un tad es paņemtu. Tāpēc, ka es nezinu, kas tas ir un kā tas būs, un man gribas zināt. Bet Dievs tā nedara. Viņš neuzspiež, nekad neko neuzspiež. Un viņš respektē mūsu lēmumus, mūsu izvēli, un tāds ir Dieva raksturs. Un 1. Jāņa 2.20, jums ir svaidījums no svētā, un jūs zināt visu. Iedomājieties, man jau ir tas spēks no svētā, no Jēzus. Svaidījums, tas ir Dieva spēks. Un te ir rakstīts, jums ir. Tas ir tagadnē. Un 1. Jāņa 2.27. 1. Jāņa vēstule 2. nodaļa 27. pants saka, arī jūs svaidījumu saņēmāt no viņa, un tas paliek jūsos. Un jums nevajag, ka kāds jūs mācītu, bet kā viņa svaidījums māca jums visas lietas un ir patiesīgs un nav meli, un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā. Padomājiet, mēs Dieva spēku esam saņēmuši no viņa, no Jēzus, un tas paliek manī. Lasat šo pantu attiecībā pret sevi, runājot uz sevi. Tas paliek manī. Šeit ir teikts jūsos. Un jums nevajag, ka kāds jūs mācītu. Jūs redzat, ka Dieva vārds, Dieva gars mani māca. Tā ir tā dziļākā patiesība. Protams, ir arī cilvēki, no kuriem jāmācās, bet kā viņa svaidījums, tas ir viņa spēks, tas ir tas, ko viņš ielika manī, māca man visas lietas, un ir patiesīgs un nav meli. Un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā.
kas jūs esat Jēzu Kristu. Padomājiet, vai Pāvils būtu saņēmis tik daudz atklāsmes, lai uzrakstītu visu, lielāko daļu no jaunās derības, ja viņš būtu visu laiku prasījis cilvēkiem, kas jādara, kā man tas jāsaprot. Dievs viņam to visu atklāja, lūdzot mēlēs, jo viņš lūdza visvairāk, viņš staigāja, kājām staigāja, stāstot labo vēsti. Tad bija tādi laiki, un kamēr viņš gāja, viņš lūdza mēlēs. Cik mēs lūdzam mēlēs? Un cik mēs saņemam atklāsmes, cik mēs saņemam šīs personīgās atbildes un to rīcību, kā Dievs mūs vada. Nevis tā, kā citi mūs māca, kāds nevis māca Dievu vārdu, bet māca to, kā, es domāju par to tā un tā. Nav svarīgi, ko tu domā par to, ko es saku. Man ir svarīgi, ko Dieva vārds par to saka. Un tā jūs varat mācīties no skolotājiem, ka jums nav vajadzīgs pieņemt vienkārši cilvēku domas. Jums ir vajadzīgs zināt, ko saka sirds. Ja cilvēkam sirdī ir mācīt kādu, un kas pamatojas uz Dievu vārdu, jūs to pieņemsiet. Un svaidījums māca jums visas lietas, šeit ir teikts, 1. Jāņa 2:27. Jūsu no augšienes piedzimušam garam ir Kristus prāts, jums ir svaidījums no Kristus, un viss, kas jums ir jāzina, ir jūs garā. Un ja jūs lūdzat mēlēs, tad gars lūdz. Ne jau jūs atverat muti un jūs lūdzat, bet tas ir gars. Tas ir gars, kas lūdz. Un 1. Korintiešiem 14:14 saka, jo kad es mēlēs runādams lūdzu Dievu, tad mans gars gan lūdz, bet mans prāts paliek neauglīgs. Ko viņš lūdz? Dieva gudrību noslēpumā. Viņš lūdz Dieva gudrību noslēpumā. Dievs atklās savu gudrību. Viņš grib atklāt savu gudrību. Un tas ir tas ieguvums, ko Sātans nesaprot. Tā ir tā Dieva gudrība, kur mēs saņemam, kuru mēs gribam saņemt. Cik mēs paļaujamies uz Dievu, uz to, ko Dievs mums jau ir devis. Vai mēs paklausām, vai mēs esam kristīti svētajā garā un lūdzam mēlēs, vai mēs vēl šaubās esam, vai tas ir no Dieva, vai tas nav no Dieva, vai to es pats esmu izdomājis, vai tie ir tie mani vārdi. Nedomājiet, tie Sātana meli. Mēs katrs caur to esam gājuši, ka domājuši, ka tie vārdi, ko mēs izrunājam, šie nepazīstamie vārdi, ka tas ir no sevis, vai ka tas tā nevarētu būt, neticiet tam. Ja jūs lūdzat Dievam garu, viņš jums dod. Ja jūs lūdzat Dievam šo valodu, viņš jums dod. Ticat tam un esat svētīti. Šis ir tiešām, tā ir tā svētība, ko mēs esam saņēmuši, bet vai mēs to esam novērtējuši? Paskatieties uz to, kā mēs pieņemam to, kas mums ir dots. Mums jau pieder, mums tas viss jau pieder. Lietosim to un slavēsim Dievu par to. Un visa slava ir tikai viņam. Viņš ir labs Dievs, viņš ir rūpējis par mums. Pateicos tev, kungs. Āmen. Uz tikšanos pēc nedēļas.